Labdien! Tad šodien mēs esam sapulcējušies Ungurmuižā, kur būs saruna ar monumentālās glezniecības restaurātoru Juris Pilneru. Tad varbūt sāksim ar to, kāpēc tad mēs šodien esam tieši šeit, kā šai vietai, kāds ir sakars ar jūsu profesionālo darbību. Nopietni runājot, šis ir objekts, kur gandrīz visi slavenākie Latvijas restauratori ir ņēmuši dalību pie restaurācijas un konservācijas darbiem. Dažs ilgāku posmu, dažs mazāku, un arī jaunā paudze restaurātori te ir ievadīti manā vadībā. Tu kāpēc šeit mūs uzaicināji? Tāpēc, ka tā bija viena no iespējām iekļūt objektā, kurā pats es strādājis. Un otrkārt, te tik brīnišķīga daba un pats piemineklis vienīgā Baltijas valstīs tik labi saglabājusies koku muiža. Un pats tu arī tā kā būtu šeit strādājis? Jā, es te esmu ar dažādiem pārtraukumiem, kādu 6-7 reizes bijis, gan pa 3 gadu, gan pa pusotru gadu, gan pa pusmēnesi, atkarībā no tā, cik līdzekļi šim objektam ir bijusi piešķirti un kā vispār ir mūsu kultūras dzīve Latvijā dažādos pārmaiņu laikos ietekmējuši objektu. Un, protams, te ir arī, ja jūs paskatītos, ir milzu platības tomēr atsekti, jo tad, kad es te ienācu, viss pils bija no iekšpuses skolas vajadzībām pārbūves laikā. Viss bija ar apmetumu un šie skaistie Hinša gleznojumi no 1750. Gada nemaz nebija redzami. Tad tas viss bija tik lielā mērogā jāatsedz, jo pārbūves laikā daudz no celtniecības, no baļķu elementiem bija izkaisīti pa visu ēku, un tā lasīdami šos te fragmentus atsevišķos kopā varēja dažā telpā gandrīz visu apgleznoto sienu, kā tas būtu, salikt kopā dumiskam. Nē, bet tiešām salikt kopā, jā. Jo baļķi jau bija jāsalikt kopā. Un pie kam ļoti precīzi, un varētu arī teikt, ka var apbrīnot arī no vienas puses to demolēšanas laiku, un no otras puses, ka tomēr viņi netika izmest ārā vai sakurināt, bet izvietot. Diez vai tad bija doma, ka kādreiz seks vaļā vai kā, bet pilī tas nāca, labi, kungu muižai tas nāca, protams, pa labu. Es tikai komentēt gribu, ka mājiņa, tad pirms šeit ienāk skola iekšā pēc Otrā pasaules kara, viņi ir gandrīz tā kā tādā pusdrupu stāvoklī, jumts ir iegāzies vienā daļā, un tāpēc tad, kad notiek tā piemērošana skolai, tad arī neraugās tik daudz uz tiem gleznojumiem, uz šiem gleznojumu fragmentiem, lai viņi tur sajiet kopā, kā vajag. Viņi vienkārši nav tiešām izkurināti, viņi ir salikti, un tāpēc bija tā, ka daļa no tiem gleznojumiem vispār bija uz ārsienām redzama un uz ārpus. Var sakot, tur tā notika tā. Un interesanti, ka pārbūves projekta autors, jeb arī kas piedalījās tāds Treigūts, man lietišķajā skolā pasniedz perspektīvu. Tas principā kaut kas neiedomājams. Ja? Tad mēs noskaidrojām, ka šim objektam ir diezgan liela nozīme jūsu profesionālajā darbībā, bet kā tad tieši jūs nonācāt pie restaurātora profesijas? Jā, es nevaru lepoties, ka man būtu akadēmiskā izglītība restaurācijas jomā, jo Latvijā tajā brīdī tādu vispār nebija iespējams iegūt. Stājglezniecības, tur sievietes Plaude un Ieva Landsmani un Temerau bija gājuši tādu apmācības kursu vai kā pie Lielā muzeja, pie Kazaravicka un tādā ceļā sevi izglītoja. Ja? Es, piemēram, nokļuvu pavisam tādā interesantā situācijā. 72. gadā beidzot Rīgas Lietišķās Magas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļu. Neko nebija domājis ne par restaurāciju, nekā, bet man bija domāts, ka es strādāšu radioizotopu institūtā. Viens man teica, vai tu traks,
apstarosies un nomirs. Un es gāju uz kancelēju un prasīju, lai man dod citu norīkojumu, jo pie padomju varas, kā beidz, bija visa darba nodrošināta. Un paralēli bija mums ļoti talantīgs kurs, ja, tur visi mākslinieki bērni bija, tur Opins Juris, Petra Škēvics Juris, Ivanovs Juris. Visi Juri? Jā, un tad no meitnēm bija rakstnieki Zigmunds Skuiņa, meita Inga Skuiņa. Un Ieva Romānā tā zināja, kad ies uz Maskavu, uz Giku, un šie visi zināja, kad ies Mākslas akadēmijā. Tā kā mēs otrs kurs bijām ļoti mierīgi, piezemēti un zinājām, ka mēs būsim praktiski darba darītāji. Un tā tajā kancelējā man saka, aizēja lejā pie nodaļas, pie treja, tur ir ienācis skaists auguma vīrietis, un viņš meklē, kas būtu miera strādāt Rundāles pilī. Nu, es domāju, arī tā joka pēc noeja lejā, viens stāv zemāk, ieeja nodaļā un pieceļās cilvēks, nosauc savu vārdu un saka, ka ir tāda iespēja iet uz Rundāles pili pastrādāt, iemācīties amatu, saņemt algu un būs konsultanti no Ļeņingradas restaurātāri. Un kas tad bija šis skaistais vīrietis? Tas bija Laimonis Liepa. Un kā lai pasaka, no vienas tādas sarunas, es varētu teikt, radās uzticība pret cilvēku. Un to nevar vārdos izstāstīt, bet tā arī kontakti, kad vēlāk jau es strādāju Rundāles pilī, ja kaut ko vajadzēja. Protams, jāapzinās, ka lielas personības nevar traucēt, tik jau daudz ģimenēs bija apgūst šīs iemaņas. Kad, ja tiešām ir kāds neatrisināms jautājums vai smagi atrisināms, var droši griezties un tiks kaut kas tai lietas labā darīts. Un tā es aizbraucu jūnija beigās uz Rundāles pili. Tur jau bija priekšā Astiķis, tad vēl viņš nebija, arī uzsākt tā kā restaurācijas tās apmācības. Tāds akadēmija beidzis Juris Baklāns, un tad bija 3 cilvēki no restaurācijas pārvaldes ar pieredzi, kā teica Iskalns Osvalds, Jānis Bokmanis un Rozi Jānis. Un tā mēs lēnām Sausēnu vadībā sākām apgūt šo te profesiju. Un droši vien, ja būtu sācies viss tas pasākums briesmīgi sarežģītiem darbiem, un tā varbūt, ka es varbūt, ja just, ka netur tai lietai vispār līdzi, būtu pametis, bet tā kā mēs pirmais, kas bija gājām uz upi skalot granti, lai nebūtu viņā tās ne kaļķa daļas, bet māla daļas, tad viss tā nodarbe tāda tīri fiziski un interesanti bija. Pēc tam mēs izrakām bedri, kur kaļķi lašķiet, es nezinu, vai tas ir latvisks vārds vai ne, vienāds sakot, dzēšu kaļķi, ja. Un sākās pavisam arī liela, kur bija no jumta caurtecējumiem liela apmetuma gabala zuduši, tad pirmais bija šīs te apmetuma malas, kas vēl turējās un šūpojās, nostiprināt, atkal tur, vai tik specifiski stāstīt, vai ne. Vienāds sakot, tā, lai visu varētu turpināt. Un tad, protams, izstāstīja, kad pašiem jāmet cietas trūkstošās apmetumu visas tās virsmas, jo, ja paņems kādu apmetēju vai ko, viņš nosmērēs apkārt visu oriģinālo gleznojumu un pēc tam to visu labot un stāstīt ir daudz ilgāk nekā visu to pašiem darīt. Jā, tad pasaka lūdzu, kurā telpā un kas tas tāds sausēns par zvēru? Sausēns, kā krieviski ir jārunā, lai viņš arī latvietis puslatvietis pēc izcelsmes, kā viņš teica, viņam tēvs ir sarkanais strēlnieks bijis un mamma ebrejieta. Bet viņš bija ieradies Rundālē, viņš bija uzaicinājis, Laimons Liepa bija sazinājies, kad viņš ir viens no vadošajiem restauratoriem, tur Ļeņingradā ir tādas it kā 2 skolas. Vienu pārstāvēja Sausēns, kas bija tieši par konservāciju, tās sistēmas piekritējis. Un otrs, es aizmirstu to uzvārdu, bet viņš nebija Rundālē, ja, kas visu laiku bija tikai uz
gleznojumu rekonstrukcijām. Nu, jā, Pa bet tas visām jau, pilīm pēc nu, jā, kā, kas nu, ir kā restaurācija, godīgi sakot, jaunrada. nu, tā kā, piemēram, Carskoja salo, Jā, viss tā, pa jaunu. tā bija viss no jauna, ir viss no jauna uzgleznota. Bet tādas Atšķirībā, koncepcijas jā. piekritīs, ja. Viņiem abiem bija zelta medaļas par ieguldīto darbu no PSRS, tās mākslas akadēmijas, vai kā viņi tur saucās. jā. Ja. Viņi viens otru tā pazina, viens pa otru zobojās, bet ne tā ļaunprāt, kur satikās. Un tad tas Sausens ar kaut kādu kompāniju bija ieradies tajā. Sākumā viņš bija viens pats. Un kurā telpā jūs strādājāt? Vai mēs pa visām bijām. Es teicu, ja tur, kur bija viss drausmīgākais stāvoklis, gan galerijā, gan pirmais, kas bija, vajadzēja šos te kustošos apmetumus un izkritumus, ja, nostiprināt pa visu pili. Tur aizgāja gandrīz kāds pusgads, ja. Un tad sākumā jau bija interesanti. Viņš tādas atsekšanas darbus vai kādu zondāžu taisīja, tā kā mēs nebijām. Un varbūt ļoti arī labi. Jo citādāk varbūt mēs būtu gribējuši mērkaķoties no pakaļas, ja? Bet viņš mūs tā lēnām ievadīja soli pa solītim. Vārds sakot, jūs sākāt ar apmetumu. Jā, no paša pamata, kas un ir. tad kaut kad nokļuvāt arī līdz tam krāsai. Līdz krāsai, līdz polihromijai, ja, līdz jau krāsu stiprināšanai, ja, krāslāņu un grunslāņu stiprināšanai. Bet tas jau bija tad, kad mēs bijām tos lielos apmetumu darbus it kā beiguši. Nu, ne it kā, bet bijām beiguši, ja. Protams, gāja runa pa materiāliem, un sākumā mēs mēģinājām strādāt ar vasku un kanifoliju, nostiprināt šos gleznojumus. Nu, ja nebūtu atrasts tāds vēgās un svets, tad es nezinu, kā mēs tur būtu izdarījuši. Nu, skats bija diezgan bēdīgs, un arī tā darba temps, vai restaurācijā temps nevarētu teikt, bet tomēr kaut kam darbam jāiet ir uz priekšu, kaut kāds rezultāts jāredz. Ja? Tur būtu ļoti ilgi, tas darbi ietilpīgi un beigās arī tā neelpo viss tas veidojums, pasmagi, bet to mēs arī izmēģinājām. Tad tā kā tur dažādas tehnikas mēģinājām. No sākuma tā kā bija tā vaska kanifolija tehnika un pēc tam pārgājām uz šīm te atbrauc no Maskavas. Bet tas jau bija tajā ņirā taisītās šīs receptūras, un tur arī tie restaurācijas materiāli bija. Tie jau iznāca no Maskavas, jo tas bija tas zinātniskais centrs, nenoliedzami. Un katrs arī materiāli, tagad es to saprotu, kas bija piedalījies viņi, kā es saku, ne uzkonstruēšanā, bet radīšanā vai piemērošanā, bija arī ieinteresēts kādā objektā to visu nodemonstrēt, ka tas darbojas. Un Sausenam arī viss tas patika, kad viņš teica, beidzot materiāls, kur ir iespēja pabeigt, ja, kādu griezt, jo griezts jau taisīja 3-4 gadu vienu, iedomājieties 6 cilvēki, ja, kur viens otru pazīst un lēnām nogurst arī no klātbūtnes. Bet cik tad jūs kopumā ilgi nostrādājāt rundā? Es tur nostrādāju, vai es varētu teikt, ka es visu mūžu tur strādājis, tad atgriezies, tad atkal strādājis. Es tā pilnīgi dienā nostrādāju līdz kādam 82. gadam. Tad kaut kur pa starp mums notika atestācija. Tā es stāstīšu kā pie Bikts. Atestācija bija jāsūta uz Maskavu dokumentu, visu krievu valodā. Man tas vispār neko nesagādāja. Es nezinu, kā es latvietis, bet krievu valodu ļoti labi pārvaldīju. Un man rados nav krievi. Netaisnojies. Bet, un, protams, tā, kad dabūju to gala rezultātu, tad man bišķi ģīmes izstiepās. Es domāju, kā tā. Tik daudz, tas bija 77. gadā. Es tā saraustīts stāst. Ja, tātad no 72. kā vispār bez nekāda papīra, un no 77. tad ar viszemāko, kas ir kategorija monumentālā mākslā, tur līmes krāsa, tempera, šitā te freska, kas bija jāzina, un eļas krāsas, tās tehnikās darinātie darbi. Un es tā bišķiņ tā kā sapīk. Man likās, ka es tā kā īsti nav novērtēts, jo tiem cilvēkiem, kas bija krāsošanas darbus veikuši 30 gadu garumā, un arī apmēram kā tas, es varu pastāstīt par restaurāciju, iznāks jukā, bet lai būtu tas saprotams. Sākumā bija kā? Ienāk
mākslinieku vai krāsotāju telpā. Viss, kas karājās, tas viss tiek nodzīts ar špahteli nost. Ir mazliet kaut kas nokopēts, ja, un tad ir atdarināts tas viss. Nu, šo stilu es arī biju apgūst tā kā lietišķā skolā drusciņ, jo katru gadu beidzēji remontēja lietišķās mākslas tās telpas skolas, un uz gala sienām parasti klasēm taisīja kā dekoratīvu darbu. Nu, vai nesauksim viņu pa gleznojumu, sauksim viņu pa krāsojumu. Bet arī diezgan smalks darbs, un lietišķā skolā tad neko vairs figurāls nekas netika taisīts, tad tas neskaitījās pie labā toņa, bija tikai ģeometriskas formas. Un tā es stāstu, kad 77. gadā Spilneri Jurim pastiepās ģīmes, viņam viszemākā kategorija, un viņš saprot, ka tā dzīvē nekur uz priekšu nevar tikt. Es teicu, Sausēnam vajag kādu iespēju aizbraukt kaut kur pastažēties. Viņš teica, jā, Maskavā notiek it kā tāds teorētisks kurs, bet tai jābrauc uz Ļeņingradu, pie tiem monumentāliem darbiem. Bet ir atkal tāda interesanta situācija, ka Ļeņingradieši tā kā īsti pa pilneņiem maskavieši. Tas vienmēr tā ir bijis. Un maskavieši atkal teica, ja tu brauc tur, tā kāpēc ko tu te meklē? Un es atkal dabūju mazu tādu dzīves skolu. Bet tad tu aizbrauc kaut kur stažēties? Jā, es biju. Tajā Maskavā? Es biju Maskavā uz teorētisko kursu, bet man tur ātri pašūpoja, lai pinās ar tiem, ar kuriem es sapinies dzīvē, lai vazājās pa Ļeņingradu. Un tad es tur tiku dažās, lielākoties tur jau maz kas bija saistīts tieši ar konservāciju, lielākoties bija kā šī tie jaunradi. Tā kā. Bet vienalga, ja katrs tāds kontrakts, katrs materiāls kaut ko tev bišķiņ dzīvē atver un paver to skatu plašāk, pie kam vienmēr man tie cilvēki, kas tur Ļeņingradā uzņēma, arī bija savu tādu, it kā pa vakariem kultūras programmu, ja tur pa teātriem, pa koncertzālēm, vispār cepur nost. Es tā nekad nevarētu atdarīt tādu vērienu. Vienīgais, kas man bija noteikums, ja, kad to uzreiz pateicu, nekādā gadījumā nedomā te palikt pie mums vai kā brauks uz Latviju atpakaļ un strādās tur. Tas bija dzelžains, tāds noteikums. Ļoti labi. Jā, un tad kaut kur ap kādu 82. gadu vai kā, Ieva Lants man teica, kad ja es tā gribu tā patstāvīgi, kad ir iespējami kādu objektu pa Latviju, ja, kur es jau varētu, laikā viņi man uzticējās vai kā, kad ja zināja, ka es to varētu pavilkt, tad es bagātinājos bez Rundāles pieredzi, pavērās 85. gadā Nogales pils, ja, kas tur tagad ir, es nezinu, man liekas, ka tur ir Bēda ielē, un to es nav ko nelepoties, bet tā. Un paralēli tur to oleogrāfiju restaurācijai izrādījās, kad var arī, nevar, lai to objektu dabūt līdz redzamam tādam izskatam, demonstrējumam, nepiedalījos, veic arī krāsošanas darbus un visu to, un brālis tur tapetes līmēja un ar veidojumiem pa piemašē ņēmās ziedonis. Tad par to Nogales piļu un to oleogrāfiju. Tā pils ir 19. gadsimta beigas, jā? Tā kaut kāda 80. vai 90. gadi. Un tur ir izmantots tāds, it kā tobrīd laikam droši vien moderns paņēmiens, lai nebūtu jākrāso un tur jāglezno, uzlīmēja lielu izmēru oleogrāfijas kā dekoratīvos tos, pat uz vienā telpā pat ir uz griestiem. Nerunājot par supraportiem un tādām lietām. Un tā bija tā, bet kā tā jūs viņus restaurējāt tur uz, nenoņemot no tās? Nē, tur pat uz vietas. Tā pastāst, kā tas notika. Vai, kā tas notiek? Pastāst kaut ko, lai... Apskatās, vai tur ir kaut kas ieplīsis vai nav ieplīsis. Jo viņi gandrīz, varētu... Bet viņas nebija aizkrāsots? Nē, viņas, bija,
tas jau liekas tik vienkārši tagad. Jo tur jau bija skola jau. Noņemšana, ja, visi ieejot telpā, visi griezti vienlaidus balti. Bet tā kā restaurators jau zina, paskatās tā no stūra, var redzēt, kad iet kaut kādi silueti, tādas kā pankūks katrā stūrī, ja, un vēl tādas tā kā joslas, kas sāk ņemt šos te pārkrāsojumus nost. Izrādās, ka ir tāda, no vienas puses tā kā vilšanās, gleznojums tas nav, bet dekoratīvi tāda, nozīme nes. Un tos, kad atvērām, ja, tad es sapratu, ka viens es galā arī netikšu, apjoms pa lielu, ja, izrādījās, ka Staņislavam Astičam, manam kolēģim, arī brīvs laiks, tad viņš par Rīgu ņēmās. Viņš jau bija mieru piekrist. Viņš tik teica, Juri, es nevaru būt kolhoznieks, pats domā, manā CV, tas pat tad nebija CV, bet, ka iešu pensijā, tad tāds nesmukums atklāsies. Es sevi tur nereklamēšu klāt, tev būs dubulta alga, un tu man godīgi atdos. Es man nopelnīju tā, ja. Es tā domāju, ko es cilvēks no laukiem, vai man tas godam kantas rīvēs, ka es esmu vienbrīd bijis arī kolhozas darbinieks, jeb agrorūpnieciskās apvienības. Un tas arī tāds brīdis, kad skola bija izgājusi no Nogales pils ārā, un laikam tas Ļeņina kolhozas priekšsēdētājs Bauers, jeb Brauers. Brauers, tur bija Vandzens kolhozs un kopā padomu saimniecību Lubezeri, jo man liekas, ka tur īpašums bija tā vienai un tas Vandzens priekšnieks bija tas, kurš gribēja dot naudu. Īpašumā viņš bija, man liekas, tā Lubezerē. Un Lubezere paņēma arī it kā uz sevi viņiem, jumtu licējus, tā sadalīja, ja, un šitos smalkāks un dārgāks darbus atdeva kolhozam, jo kolhozā nebija algu griezti, tāpēc es kā varēju 2 algas saņemt. Ja. Un ieteica man tur, ja Lansmans iesauc kabinetā, teica, kad ir tāda interesants piedāvājums, vai negrib aizbraukt paskatīties, ko un kā. Un tā visu laiku jāsaka, lai kurā objektā esmu bijis, vai kā man vienmēr ir iznākusi sadarbība ar Imantu Lansmaņu kungu un ar Ievu, kamēr Ievu bija dzīve. Es tiešām, kā pie autoritātiem griezos bez kādas lišķības, bez kā, jo patiesi visu cieņu, ko es citu varu pateikt. Tas varbūt pārāk vienkārši skan, bet, Un kādi vēl tādi objekti, kas jums bez šejienes, tādi nozīmīgi? Vai tad man ir, es nezinu, kā man Lansmaņa Ieva vienreiz teica, ka nevar teikt nozīmīgi vai nenozīmīgi, jo katrā objektā ir jāpieiet ar visaugstākās sirdsapziņas balsi, jeb ievērojot visas tās ētiskās, jeb ētikas normas, jo restaurators nevar dalīt slavenu darbs vai neslavenu, atbildība ir vienāda. Apmēram var saprast, ko es tagad pateicu? Jā. Sapratām. Tā. Es varētu tagad saukt, ja? Kur es esmu, ko darījis. Jā, droši. Tā, kas te tagad, vai. Tu visu šito sarakstu mums taisies izlasīt? Nē, bet sauc mums tos, kas tev patīk. Kas man patīk? Man patīk tā. Rundāls pils, monumentāli dekoratīvie griezti, greznoja. Bastai pasāža man patīk. Blankenfeldas mūža. Kas bija Bastai pasāža? Tur bija, iekšā bija domāts sākumā viena banka, taisīja tā kā pēc sevis tā nobankrotēja, un tā bija veikals. Un kas tur beigās, es nezinu, man liekas, ka tur atkal visi ciet un neko tur iekšā nekļūt. Es varu parādīt tā, es nezinu, tu bez brīva, es atvainojos. Redz vai neredz, tie viens no tiem grieztiem. Tāds raips un viss. Tas ir tagadējais Mērovics bulvārs. Es atceros gan, ka jūs tur bijāt, bet kas ir šobrīd, es nezinu. Es arī nezinu. Tad var vēl turpināt, jā? Krāslaus pils Plātermuiža, tur es kopā ar Rundāls pils darbinieki ekspedīcija, atsits gleznojums un konservācija, bet tur arī visi tagad tā. Tas jau viss šos 30, vairāk kā 30 gadus. Tādā Kungurmuiža. Tad ir. Man to sarakstu tagad.
Vai? Tā. Garš saraksts. Un beigās Cēs jaunā pils. Un Veselavas mūža. Veselavas mūža arī. Veselavas mūžā, nu, tur man ir tāds dekoratīvi tāda sienas. Frīzīt, jā, ar šitām te vīnogu, nu, ķekaru, kā lai saka, formu. Jā. Bet tajā Veselavas mūžā tur ir arī tā vertikāla svītrotāja istaba viena, ne? Jā, bet tur es vairs nebiju. Tur man gribēja, bet es nezinu. Ir tāda kā pēkšņi, tāda objekta, ja, kur pēkšņi vienā dienā pasaka paldies, paspiež roku un vairāk tu neesi vajadzīgs. Viņiem varbūt naudas plūsma beidzās. Nu jā. Vai atnāca kāds cits, kuram arī vajadzēja naudu. Un tad es pa starp es vēl kādu brīdi nodarbojies ar restaurācijas pamatu pasniegšanu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā kādus 6 gadus, jo plāni man bija tādi lieli kā Napoleonam, gribēja sagatavot cilvēkus, ar kuriem kopā varētu strādāt Latvijas objektos. Jāsaka, tur man arī Ieva Lants man ļoti atbalstīja. Nu, pastāst par Ievu, labi, tas, ka viņi tevi atbalstīja, bet kāda bija tādā satiksmē, tādā... Redzēt, kā es varu teikt, kad Landsmanim tuvoties, tas ir vesels notikums cilvēku dzīvē, lai viņi traucētu. Ieva, es nevaru teikt cilvēcīgi, vienkāršāk. Pirmkārt, viņa bija restaurācijas nodaļas vadītāja. Ja? Tātad patiešo it kā tā griezties. Otrkārt, viņa bija tiešām ļoti atbalstošs cilvēks, kas visu, ko tu prasīja, viņa teica, nav atbildes. Ļoti vienkārši jāiet uz biblioteku, meklējam rakstos. Ja? Un tad jau nāca daudz no Krievijas visādas tādas brošūras ar restaurācijas materiāliem, aprakstiem, un visi viņi bija lietas kursā. Un tas jau ir ļoti daudz, ka tev vajadzēja. Dažreiz vajag uzmundrinošu vārdu, un cilvēkam izaug spārni, un viņš atkal iet uz priekšu. Īsumā tā. Bet tad, kad... Viņi daudz iedeva materiālus par visām ķimikālijām, kas izrādījās tik kaitīgas, ja man agrāk patika tamponi ņemt rokā un tu visu izjūti, un tad tu izlasi, kas tur ir pa šausmām, tad uzreiz gribās likt uz puļķīšu, uz kociņu un strādāt ar attālināt, un viss, protams, darba temps ar to zūd, un tādā apmēram veidā. Kā es pateikšu, kad ir cilvēki atsaucīgi, ja, ar kuriem ir viegli uzturēt kontaktu un arī prasīt to, ko tu nezini. Un saņemt atbildi. Ja. Ne pie katra tu var pieiet un ne katrs tev arī teiks, tāpēc, ka, piemēram, tas laiks, kamēr jau bija dzīva, viņi vienmēr bija tādā komplektā, Imants un Ieva. Jā, abi kopā. Beigās arī māsa vēl. Tagad faktiski, tagad Imants dabūjis atbalstu personu māsu. Jā, jo māsa teica, ka viņa mammai solījusies, kad viņa vienmēr Imantu. Jā, bet tā bija tāda, tas bija tāds duets, jā, viņi strādāja. Un, protams, beigās vienmēr katram jautājumam, vajadzēja iet saskaņot ar Imantu. Bet nodaļa jau vadīja, to restaurācijas nodaļa jau vadīja un rūpējās par visiem tiem personāžiem viņa. Jā, tiešais kontakts. Es saku, neies tur kaut ko tur prasīt pie Imanta. Imants gāja prasīt kaut ko ļoti būtiski. Naudu. Bet tad Ieva bija tā, kas... vairāk uz tādu pētniecisko darbu, tā kā virzījās restaurācijas jomā? Vai es nevaru pateikt, kā Dats teica, viņi kā komplekts. Bet tā restaurācijas nodaļa, labi. Bet bija zem viņas. Viņi bija zem viņas, bet viņi sastāvēja, tur bija dažādi specialitāši tie restaurātori. Lai uzdotu jautājumu un uzdotu uzdevumu. Tam vadītājiem tā kā ir jāzina, ko viņš tur. Tur jau bija daudz arī, tā kā baņķieri bija, Maija, beigus keramikas, bet ņēmās ar lustrām. Jā, to mēs zinām, to mēs jau
Nu, tad pat arī tā, vēl arī, nu, Plaudi un arī Dzīte, nu, it kā zem viņas priekšniecības bija. Nu, var jau būt, ka viņas jau bija izrāvušās kaut ko vairāk priekšā restaurācijā. Nu, es nezinu, ja, jo restaurācijas nodaļas vadītājs ir arī administratīva persona. Nu. Nē, nu jā, bet man liekas, ka tur... Tur tā vēl līdāk bija, tas arī līdāk bija zem viņas. Nu, viss jā. Nē, ko es gribu teikt, viņai tā zināšanas un tas pārskats bija plašs, un viņi tikpat labi zināja, ko viņi no tevis var prasīt, un kā ir tam jāvar, un ko no citu speciālistu. Par to ir runa. Un tāpēc man liekas, ka Ieva Landsmane, ka viņi bija... Pat reizēm ir pamaz pieminēt visā šajā tieši tāpēc es arī runāju. Ļoti labi. Bet man vislaik bija neērti kaut kā to pateikt, lai tikai Imantu neaizēnot. Ne, bet Imantu jau neviens nevar aizēnot. Tas taču nav iespējams vispār. Mēs drīkstam tādu brīvu sarunu. Nu, bet kāpēc ne? Mēs taču neesam valsts televīzijā pat. Pat ja mēs būtu valsts televīzijā, mēs neesam valsts... Mēs neesam valsts ierēdņi, es pat vairs neesmu ierēdnis. Mēs varam droši runāt, ko mēs gribam. Un tā kā arī uz tevi man ir vislielākā cieņa, ne tāpēc, ka es gribētu pielīst, vai kā jau visās metodiskās padomēs. Nē, nu tu biji, jā, un arī no tevis varēja dažreiz labu atbalstu vārdu dzirdēt. Nu ne dažreiz, bet tā. Jā. Un sirsnīgi saruna, tas arī ļoti daudz tādā, vismaz restaurātoru specialitātē, jā. Saziņā ar cilvēkiem, jo var jau pieiet, vai tur brauc komisiju, un kas nu būs, un jādzer sirdzāles, jā, un var arī... Vai tad nebija jādzert? Man nebija jādzert, nē, varbūt tāpēc, kad es augu sev apliecināt. Tā, kad es gāju pensijā, pēkšņi izrādījās, kad nodokļu grāmatiņas neko neizsaka, kur mums teica, ka tas ir galvenais dokuments. Sociālais dienests bija 5 vai 6 gadi, viņiem bija izdzisuši. Un cilvēks ir vainīgs, un tad es braucu uz Rundāles pili, un man iedeva tā, kad Rundāles pils muzejs apliecina, ka Juris Spilners, kaut tāds un tā, dzīvo vecpībā, strādāja Rundāles pils muzeja restaurācijas darbos uz ar viņu noslēgtiem līguma termiņiem. Pamatā sekojoši 94. gada 1. septembris, 95. gada 1. decembris, 96. gada 1. maijs, un tur visur ir, godīgi sakot, paldies Rundāles pils muzejam, tik ilgs laiks, kas dod pēc tam iespēju saņemt kādu laiku bezdarbnieku pabalstu. Tātad vismaz pusgadu vai 8 mēneši vai kā, kas arī ir ļoti būtiski un liels paldies. Bet tad jūs minējāt, ka jūs pasniedzāt restaurācijas pamatus. Jā. Vai tas bija tajā laikā, kad vēl nekur nevarēja mācīties restaurācijas, tā kā Mākslas akadēmijā? Jā, vēl nebija. Tad tas bija uz to brīdi vienīgais? Jā, tad es varu pateikt no Lietišķās skolas, kad nodaļas vadītājs Treis teica, man ir ļoti nopietna meitene, tāda zaļkalne, Liene, un Staņislavs palīdzēja viņai tur arī kopiju uztaisīt no Rundāles pils griestiem. Viņa aizbrauca uz Ļeņingradu. Toreiz varēja dabūt, vajadzēja no kultūras ministrijas vai kādu ieteikumu vēstuli, bija katrai republikai nodrošināt zināmu vietu skaits tajā. Un kad viņi beidz, man ļoti žēl, viņi kaut kā neiedzīvoja. Man liekas, ka viņi neiedzīvojās Latvijas tajā restaurātoru saimē un sabiedrībā. Restaurātoru saimē viņi vispār nekontaktējās. Jā, bet aizgāja viņi uz Ļeņingradu, un tad, kad viņi atnāca no Ļeņingradas, tad viņa akadēmijā ieradās ar vakumgaldu, kas vispār bija pirmais vakumgalds Latvijas republikā. Latvijā vispār nebija tāda. Un Liena ieradās ar to vakumgaldu un apmēram tā, vulgāri izsakoties, paziņoja, ka viņi tur nodibinās to nodaļu. Bet viņi bija kaut kā, viņi arī nevarēja iedzīvoties tajā akadēmijā, viņi diezgan drīz arī tur kaut kā... Es zinu, Zviedrijā, laikam, doktora grāda aizstāvēja. Nezinu, kur viņi ir. Viņi katrā ziņā ir kaut kur ārpus Latvijas, un tad visi tie akadēmijas džeki, šitie te rektori un prorektori bija nobijušies no tik šausmīgām sievietēm, kas nāk tajā restaurācijas nodaļā strādāt, ka viņi negribēja Gunīti likt par nodaļas vadītāju.
Nu jā, Nu, vismaz tas ir tanku līmenis, protams. Tikai vēlāk. Un viņi tikai vēlāk, jā. Tāpēc, ja viņi arī tajā akadēmijā tā kā tika uzņēmta tajā darbā, bet viņi nedeva viņai nodevu. Petersons tā kā bija laikam pie, un tad kļuva tas jūsu začests par to. Bet tu pats ar kaut kādām glaznām un lūk ar ikonām arī es kaut ko darījis, vai ne? Garām ejot. Specifiski, teorētiski visi es to zinu, kā darīju, ja? Labi, es tagad nezinu, kā vakumgalda strādā, jo tā nebija tādā brīdī tāda. Vispār, ja? Kā tu teici, atnāca Liena to. Un arī šai sakarībā, ko es varu teikt, grābt visu no dzīves, tas ir pilnīgi garām. Staņislavs ir mēģinājis to apvienot. Es nezinu, kā viņam ir izdevies. Tur tad jums jārunā ar Staņislavu. Tas gan ir staiglezniecība ņēmies, gan monumentālo. Jā, viņš ir universāls. Tā kā. Un arī viņš ir izcils sev pats fotoaparātu iztaisījis, tā kā cilvēks ar zelta rokām fotofiksācijai. To, ko viņš redzēja no Pētera Vanaga, kas bija fotogrāfs sākumā Rondāls pilī pirms Veltes Lejeres. Es jau nezinu, es ar tik daudz cilvēkiem, Dārts, tu saproti, nepinies, pilī dzīvojot, tu saticies un tur bērni kopā, katram savi bērni ciems, ja, bet viss tas tādā lielā skaistā kamerā. Tavējie... Manēji arī pilī dzimuši. Pilī dzimuši, bet viņiem... Jau pat manam vecākam dēlam bija iedevusi rekomendācijas vēstuli uz celtniecības koledžu par restaurātoru. Un viņš man saka, nesmuki ir, es jau piekrāpu iestājos šitos te inženieru tehniskos tīklos, tiem tā ir nākotne par restaurātoru. Tu jau man esi vazājis par tik daudz objektiem, es visu zinu, ko man tur viņam neviens nav aizgājis tavās pēdās, ja? Neviens ne otrs. Nē, bet visi līdz kādiem 15 gadiem ir vazājušies man līdz pa pilīm un lai liktu man mieru, ne tā mieru, protams, pāraudzīs, ko viņi dara, bet arī viņi savu iemaņu tais robežās ir arī strādājuši tais objektos, varētu teikt. Un tad pēc tiem lietišķajiem? Pēc lietišķajiem bija liels pasniedzēja klusums, jo bija Mākslas akadēmija. 2006. gada 13. maija Cēsu avīze Druva, kur es jau gandrīz biju piemirsis, kad es nezinu kādā sakarībā, bet man pazvanīja no koledžas. Es varu izstāstīt, kāpēc Ināra Henriksone pasniedz koledžā. Rīgā Mākslas celtniecības, kā viņš sauc? Rīgas celtniecības koledža tagad ir. Jā. Un teica, kad ir no Unguru muižas vadītāji, kā viņi te tagad sauc, ir uzrakstījusi projektu, ir kaut kādas tur naudiņas un būtu miera sarunāt, ka brauks šie tie koledžas audzēkņi, bet vajag vienu prasti sauktos uzraugs. Ar vecmeistaru. Skolotājs, jā, ar vecmeistaru titulu un tas derētu, nederētu, ka tā ir obligāti arī prasība, es sapratu no pieminekļa inspekcijas vai kā. Un es atbraucu, te bija kādi 8 audzēkņi, mēs te 2 nedēļu pastrādājām. Viss tas tā noslēdzās, vai cik laba sadarbība un viss, ka būs nauda vai kas, satiksimies atkal. Un tā paiet atkal kāds pusgads vai kas, izvans un piedāvā man, vai es nevarētu izvadīt 3 beidzējiem diplomu darbu, tas varētu būt, jā. Jūs esat beigusi to skolu? Nē, Mākslas akadēmija. Viņiem jau arī tāpatās ir diplomi. Citiem ir kaut kāds, es nezinu, kā izsauc, prakses darbs vai kā, bet kvalifikācijas jā. Es nezinu, vai bet tas taču nav svarīgi. Jā, nav svarīgi. Vienāds sakot, 3 jauni cilvēki manā vadībā šo te savu diplomu darbu beidz, sākot ar oriģinālu gleznojumu atsekšanu, kur ir tur kāds 10 vai 12 krāsslāņu virsū, gruntslāņu un to nostiprināšanu, un zudumu vietu, pietonēšanu. Un atbrauc viņus kā pāraugs, čaka ar gunitu. Kā pieņemt no skolas puses to darbu.
Un mēs tā aprunājamies, un viss, protams, viņi man nolasīja, cik lekcija, cik tas ir svarīgi. Un viss, viena daļa restaurātoru ir tādi, kuriem patīk visu to izrunāties, ja ir klausītāji, un arī ir patīkama kolēģiem visu to uzklausīt. Un tā es varētu nosaukt. No šiem te 3 vis tālāk ir aizgājusi Iveta Heinacka. Viņa Liepājā, es uzzināju, vada, ne gluži restaurācijas darbus vai ko, bet no māksla viņa tur ir saistīta un ļoti aktīva, un ir maģistratūra beigus un cepur nost, un Mārcis Smirnovs un Ģirds Steinblums nekur nav pazuduši. To var TikTok, ne TikTokā, kas vēl ir Facebooks, Facebooks. Tajā var atrast kaut ko par tiem cilvēkiem. Tā kā gluži nav tā, ka es nemaz nesakotu, kas ar viņiem notiek turpmākajā dzīvē. Neviens nav pazudis. Jā, un tad tālāk pēc šīs te Ungurmuižas darbiem atkal? Jā, pēc 2006. gada pa starp es vienbrīd biju Cēsu muzeja direktors. Kaut gan Ieva Lansmana man teica, Juri, ko tu dari? Nesapratīs. Bet es negāju ar tādu domu, ka es tur kaut ko no sienu gleznojumiem baigi atradīšu. Un es nebiju muzeja autoritāte. Atbrauc AIG, tie tur drusciņi pakasīja kaut ko. Un tam jau bija pavisam cits svārs, tie pētnieki no Rīgas. Es teicu, es māku tik pat daudz, un vēl labāk un ātrāk. Tas viss bija tagad tādi mazi zirniņi pret sienu. Ko es varu teikt? Muzeja likums nekad viņš nav darbojies mazās pilsētiņās. Cēsis nav maz pilsētiņa, bet visa nauda, ko mēs nopelnījām, kas bija domāta muzeja attīstībai pēc muzeja likuma, par to katru gadu tika samazināts muzeja budžets. Un jo vairāk apmeklētājs un kaut kādas ekskursijas tika novadītas, jo viss tas palika arvien grūtāk bija uzturēt visu šo te sistēmu. Un tad mums nāca kultūras ministre Demakova, kas valsts muzejas pārdevēja par, kas viņas bija, vai ne ārotbiedrības, bet ārotbiedrība bija komunismu skola. Tas ne. Pa aģentūrām. Un tikko bija aģentūras, Kalvīts bija tad ministra kabineta priekšsēdētājs, uzreiz varēja pacelt. Un tad valsts muzejos pacēla cilvēku cieņu, vai es nevarēju teikt, ka direktora alga cilvēku cieņu aizskaroši maza. Bet valsts muzeja, kā aģentūra priekšnieki, pieauga algas gandrīz 10 kārt. Pašvaldības muzejiem kā bija, tā arī palika, bet Cēsu pilsētas doma pievienoja organizācijas, kas neko naudu neienes, kā turisma aģentūra, un kā apvienoja Cēsu muzeju. Un tā kā man pēc tam direktora vietu es nebija, piedāvāja kapsētā vietu vai pašvaldības policistu. Vēl bija kaut kāds apkopēju vieta. Brīvi, kas ir domē. Kā tev tad vienkārši... Kā amats tiek likvidēts. Likvidēja amatu. Amatu likvidē un piedāvā darbvietas, kas uz to brīdi ir brīvas. Un es tam nepiekrītu, un paldies Dievam sākās interesi, kad ir jau, ja sākumā bija domāts, ka Cēsu tajā pilī, jaunajā pilī, būs tikai atvērti tādi mazi, tādi kā televizora ekrāna, tādi, sienas gleznojumi, tādi mazi lodziņi, ja. Mēri izdevās pārliecināt, ka tur var tomēr kaut ko vairāk dabūt gatavu, un tad jau, kad jau lielāks sienas atsegumi, un ka redzēja, kāda tur ir tā dekoratīva apdara, tad, piekrīt, ja, kad var tur darbus turpināt, un nauda parādījās. Un ko es vēl gribu teikt, kad šī te sistēma, ja, kad arī restaurācijas objektos ir, kad ar vislētāko darbu spēku, vislētākiem materiāliem un visātrākā tempā ir jāveic restaurācijas darbi, tas tā mazliet dīvaini skan. To pirmo kārtu es pavadīju, un tad es biju sapriecājies, ka otrā kārta es arī piedalīšos, bet tā kā es biju kontrola tāmju taisītājs, tad iznāca, ka tā vairs nav Zolīta, tā būtu šitā te, Interešu konflikts. Jā, interešu konflikts,
Un tad es tiešām biju no sirds apvainojies. Es domāju, es pielikšu tādu gulbu dziesmu, Cēsīs, jā, dzimtā pilsētā, ar tādu nobeigumu. Nu, tas man nekas neiznāca, otro kārtu beidz cits kantors. Un Dainis Bruģis uzrakstīja grāmatu par jauno pili, un tur gan es mazliet apvainojies, ka ne ar vārdu es tur neesmu pieminēts. Ir tikai viņa kantori, darbinieki visi. Un tad es sirds pilni aizvainojumā pazvanīju Spārītim Ojāram, un viņš man teica, Juri, es mierīgs, tā ir Daina rakstura īpašība. Un tad es nomierināju. Tālūk. Tagad es esmu paraudājis uz pleca arī, cik man ir grūti. Vai es visu laiku runāju tā kā jūs neapvainojaties uz mani, jā? Bet tad jūs praktiski darbojāties tajā Cēsu pilī, un tajā laikā, kad jūs bijāt direktors, vai tas jau bija pēc tā? Tā, ka es biju direktors, tad es pakasīju aiz zinkārības. Tur. Tā, kad es vairs nebiju direktors, tad es varēju pilnu krūti mesties tajā darbā. Un cik tad ilgi jūs bijāt direktors? 6 gadi. Tik ilgi, jā? Jā, no 99. līdz 2006. Gandrīz 6,5 iznāk. Jā, un tur es varu atkal pateikt, ja grib pili un no gala, un tā kā var domāt, kā Landsmaņa kungs sev kadrus tur audzināja, viss viņam ir no apkārtnes gandrīz, jā, ar vietējiem kadriem var izdarīt ļoti daudz, tikai viņiem ir jāizaug tajā vidē, kurā viņi darbosies, vai kā to varētu pateikt pareizi. Bet jūs teicāt, ka jūs arī Rundālē, tad arī šajā laikā kaut ko paralēli darījāt, ja jūs visu laiku esat bijis saistīts? Es jums te saucu, ja, kur tad es tā kā biju, kā darījāt, noplēsts ir jumts, ir tāda, traģiska situācija, griesti salījuši, ko darīt, es aizbraucu apstos, kamēr viņi slapi, labi, ka tas, var redzēt, kaut kur kāds apmetums jau tūlīt kritīs nost ar savu svaru. Tad tu viņu atbalsti no apakšas, gaidi, kad izžūs un aizbrauc, sakop visu to. Tie bija tie līgumdarbi. Ja? Tad viens līgumdarbs bija, es nezinu, kas bija noticies. Bokmaņa kungs bija pametis darbu Rundāles pilī. Es nezinu, aiz kādiem iemesliem vai kā. Tur jau Lants man pazvanīja un teica, ka ir palikusi atsevišķas tādas konservētas vietas, pamestas, bet tur tā kā krāsa lobās vai kā, ne lobās, čokurojās vienkārši kā lai pasaka, no sprieguma, ja, kad ir palikusi līme virsū. To es savācu, 2-3 kvadrātmetri. Tā man tā dzīve gājusi it kā brīvs, it kā nebrīvs, it kā skaisti, kad atcerās, tas skaisti aizbrauc to savām pekalītēm un izdara kaut ko labu, pašam patīk. Šobrīd vairs nav neviena tāda objekta, kur būtu kaut kā tā jāpalīdz kādam kaut kas vai es nezinu, man nav piedāvāts, es teicu, kad es tā kā šausmīgi, ne šausmīgi, tā kā bija apvainojies, ka otrā kārta nav un domāju, viss man pietiek. Un ir arī sasniegts tāds vecums, kad jau tu paskaties no augstu, no kaut kādām stalažām uz leju un sāc domāt, vai tomēr ir smagi ar rokām strādāt pie griestiem un pie sienām, un vai to vajag, var nokrist ko. Bet tas vispār ir smagi strādāt pie šitiem te. Tagad es domāju, ja, kāpēc, es tur tā, neizlicējos vai kā, domāju, ārprāts, man bija 22 gadi strādāt pie griestiem, bauda, es vēl pirms tam basketbolu spēlēju, ja, tā kā attīstīt cilvēks. Un tad es domāju, kā jutās tie 3 cilvēki, tas Jānis Bokmans, Iskalns un Roze, ja, kuriem jau bija kaut kur starp pie 50 tuvojās, ja. Tātad tas jau, vīriešu spēki jau, neizsīkums, bet, nav vairs tās, ja, un es domāju, tur arī vajadzēja varonību un tāda fiziski smagi tas ir. Ja? Lai ar tur visādi piemēroja, tur visādas krēslas taisījām, lai Bet tos krēslas jūs paši tā kā meistarojāt visu, kaut jā, jo tas jau jātais katram pēc savu augumu, ja? Un arī, kā lai saka, katrs arī redz bišķi, ērti strādāt ar dažādiem attālumiem, ja?
citam vajag Citam ir roka gara. piebāzt, jā. Un tādā veidā. Nu, varbūt es te nestāstīju tā ļoti specifiski, ja, vai tas viss ir tik grūti, tas viss ir tik sarežģīti, tas viss nenāca tikai tūmā. Bet ir kaut kas arī, kas visā tajā procesu pasākumā gandarījumu dod. Gandarījumu dod tad, kad pēc 3-4 gadiem, vai kad tas objekts ir beigts, ir nojaukta stalaižs, un tu redzi, nu, vismaz Rundāls pilī atplaukstu, kā es ieraugu, es vienmēr arī, nu, kā lai, nu, ja iebrauc pa 5-6 gadu reizi, tomēr iet ar tādu drebošu sirdi, vai tur kaut kas nekrīt nost, vai nelobās, un tad tu paskaties, vēlas kaut ko, tomēr es mācējos darīt. Nu, forši izskatās. Bet tādā tehniskā ziņā, nu, tas, kas ir nostiprināts, kas ir Tas tiešām tas tur turas, viss arī jā. tā kā Nu, viens gadu bija šausmīgi augsts, ja pilī nebija nauda, ko apkurināt, un tomēr, nu, laid iekšā apmeklētājs, ja, un tai vienā iznāca telpa otrā stāvā pirmā, ja, kur, nu, vislielākā tā temperatūras krituma bija, ja. Nu, tur tomēr sāk lobīties drusku. nu, tas ir tas, kas tev ir jāpastāsta restaurātorei, kur arī... Jā, bet Ne, nu, to es varētu stāstīt no Ļeņigradas piedzīvojumiem, ja, kad ir viņiem tās saucamās vasaras pils, ja, nu, tā Nu, kā jā. Peterhof, ja, un Sausēns arī rādīja, tas nekas, ka tur konservācija ir maz, tikpat kā nav, kad viss tas ir jaunuzgleznojums, bet arī jaunuzgleznojumi pie šādām te krasām temperatūrām ņem un lobās, ja, un ir bijis sākumā tā doma, kad arī, nu, tais vasaras pilīs laidīs arī pa ziemu cilvēks, ja, bet tā kā tā ekskursantu plūs un visi tie izgarojumi un tieši dēļ tā. un visi viņi tur pie griestiem tik augsti ir, kad uznāk tā kā leduskārti, ja, visu, un tas atkal kūst, un, nu, kā temperatūras mainās, ja, un vienādi sakot, tāpēc, kā lai saka, kad cilvēki, kad no restaurātori ved žurnālu, kurā ir ierakstīts mitrumu un šitas te temperatūras režīms, to jums visu vajag zināt no teorijas, ja, kad tas ir ļoti būtiski, ja, bet, nu, tādos lielos objektos, kur notiek monumentālo mākslu, ne katreiz tas ir iespējams, jo parasti, kā redzat, te vasarā var tikai strādāt, ja ziemā te ir augsts, nekas no tām ķimikālajām nedarbojās un iznāk tādi pārtraukumi arī. Ja? Un ja mēģina ar varu kaut ko uzspiest, tas ir tikpat kā visi garām. Es te pirms tam paskatījos Dzintras Temerovs to ierakstu, ja? Kā viņi saka, pēc monumentālisti tādi, nu tādi viņi, es negribu to domu tālāk attīstīt, ne drusku jocīgi, negriboši par dažām tēmām runāt. Nu, kaut kas tur tāds izskanēja, nu, smalkākā veidā visu. Un tāpēc es domāju, ka, nu, grūti ir, ja, runāt par stājglezniecību un monumentālo, jo daudz tur ir ārkārtīgi daudz, kas viss ir kopējis, bet stājglezniecībā, kā jau teici, tagad tik daudz visādi tur gaisa nosūcēju un viss tehniski gājis uz priekšu. Es gribēju vēl pajautāt par tiem materiāliem restaurācijas. Vai jums bija kaut kādi tādi vieni, kas ir, piemēram, sevi pierādījuši kā ļoti labi? Vai viss pierāda tikai laika gaitā. Jā. Un vislabākais pierādījums būs, ja tie materiāliem, nu, viņi jau ir piefiksēti, ja, tajās atskaitēs un viss. Kā vēl no mākoņa maliņas varēs skaitīt un runāt. Un tai sakrā man atkal jāatgriežas pie Dzintras Temerovs tās, nu, sarunas, ko viņi teica, kad Krievija un Latvija līdz savas atpalicības pēc vairāk darbojusies tieši ar dabiskiem materiāliem. Tradicionāliem, jā. Un ārzemes paralēli, kamēr mēs te tā ņēmāmies, jā, ir izskrējuši cauri veselai sistēmai, ir sintētiskiem materiāliem un lēnām atgriežas pie tradicionāliem materiāliem. Apmēram. Bet tā gluži tā, kad es būtu strādājis ar tādiem materiāliem, kas tagad ir pilnīgi noliekti un galīgi sablamējušies, nu, it kā nevar atcerēties. Ja? Kaut gan Rundāli arī, nu, es tā visu laiku saku, tur kaļķi jau, tur pernic un zivju līme un tās divas sintētiskās līmes, it kā tomēr
Man liekas, kad uz to brīdi attaisnoja. Nu, tagad es neesmu bijis ar kaut kādu 5-6 gadu pastīties, kas ir noticies. Bet ir pagājuši turpat vai 50 gadu no tām pirmām dienām. Jā, ir jau vairāk, jā. 72. gads. Un tagad ir tā kā bišķiņ vairāk, jā. Jā, 53, ui. No sienas nekrīt, tad jau viss kārtībā. Vai, un es tā pa starp vēl arī, tā kā es biju drusku apvainojies, ka man tik maz kategorija, es tā strādāju arī tādā Rosa restaurācijā, kas nodarbojas ar Baltās zāles restaurāciju, ar tēlniecisko pusi. Nu, un tad man latvieši sauc par nodevēju, visādi citādi. Un tur es ar daudz ko iemācījos, visādas iemaņas. Un kurā laikā tas bija? Tas bija paralēli visiem šiem te darbiem, jo es tur dzīvoju uz vietas, restaurātori, parasti atbraucu pirmdien no pusdienas laika jau, un piekdien arī, pusdienas laikā brauc prom. Rīgas restaurātori. Jā, tur arī bija celtnieki un namdeņi, un kas tik tur nebija, un jumiķi. Un pa tām dažām dienām vajadzēja salasīt tās 40 stundas, jo vairāk ārotbiedrība nelaika strādāt, tā bija ļoti rūpīgi tur, mazāk ne, bet vairāk ne. Nu jā, un tai sakarībā tā kā es saku, es mēģināju roku turēt uz pulsu. Es pat biju tik bezkaunīgs, ka tad uzlūdzos Rundāls pils muzejam. Ļoti interesanti bija, viņi brauca baņķieris vadībā, mājas baņķieris vadībā, lustrām piekariņus tur taisīt lidā. Baltkrievijā. Uz Baltkrieviju. Un tur arī es aizbraucu un pastījos, kad tā lielā slīpēšana, lielo masu slīpēšana nemaz tik briesmīgi nav, bet tādu atsevišķu, kā lai saka, maliņu vai šķautņu paši tādu. Tur tikai viens no viņiem vai divi mācīja paši tie vietējie meistari. Tā kā viss mūžs ir pagājis ar radošiem, kā lai saka, cilvēkiem un savas profesijas, es teikšu, milžiem varbūt kāds smaidīs, bet es domāju savā profesijā. Tas pats arī ar Līdaku Vilnu, skatoties, ko viņš ar mēbelēm tur taisīja un visu. Un kas man vēl bija labi, Lietišķā skolā bija 10 nodaļas, 4 gadu laikā staigādams gan pie ādiniekiem, pie kogriezējiem, pie tēlniekiem, pie metālistiem, pie modelētājiem, keramiķiem. Skašu laikā tu no visiem kaut ko, tā, kā lai saka, neapgrābsties, tās nav dziļas zināšanas, bet lietas kursā, kas apmēram notiek. Un dzīvē, kad tu saskaries, es tomēr apmēram zinu, ar ko tas ir temats, kas ādi pa materiālu un ko viņi var drusku izdarīt. Un tas pavisam citu dzīvi. Jā, stiklnieki arī bija pēc vidusskolas. Šobrīd arī tev ir kaut kāda kontakta ar kaut kādiem kolēģiem? Es esmu nobeidis. Dzīvo tikai savā mežā un kopā ar zivīm, ja? Kopā ar zivīm, ar zvēriem. Velta man aizliedz, Velta Lējera teica, paskaties pasē, suņus vairāk neņem, man kaķis vēl. Bet kaķis ir nenormāls seksuāls. Viņš kā man ierauga, lec man krāgā, tūlīt apķerās ap kaklu, vīrietis ar vienu pautu. Un tā man laiza ausi, kad es pilnīgi mūstu un ņimstu, bet tā ir tāda, bezierobežota mīlestība. Tā pilnīgi, vai šito gan es laikam, šito dzēša tā, tas nekur nedara. Vai? Tā, man liekas, ka mēs esam uz visiem jautājumiem te puslīdz atbildējuši. Varbūt vēl tā noslēgumā, varbūt ir kāds padoms, ko jūs vēlētos dot jaunajiem restauratoriem, kas darbojas jūsu jomā? Vai es gribēju, es varētu dot tādu, lai nezaudētu to deksmi jaunības, kas it kā dod tādu drošu sajūtu, ka visu varu, visu protu, visu varu pacelt, lai tas iet cauri visam mūžam, jo tikko sāk šķīkstēt, ka tas ir grūti, tas ir neiespējami, vai kā, tad ir pagalam. Vispār vajag nodarboties ar to, kas patīk. Un ja nepatīk kaut kas, ātri metat pie malas, dzīvē ir tik daudz iespēju sev apliecināt, kad tāpēc es tā skatos, daži aiziet biznesā, daži kur un ko, un kad tik cilvēks ir savā vietā.
Jo tā viņš nav sapīts un nav skaudīgs uz pārējo. Bet no otras puses tas tomēr ir grūts darbs, bet nes arī gandarījumu. Labi, tad Ceru, paldies. ka jūs arī jau jūtat gandarījumu. Jā. Paldies par interesanto sarunu. Jā. Allaž laipni.